pastāstīšu jums, Latvijas iedzīvotāji, kādus pieredzes stāstus, kas ir saistīti ar Latvijas armiju. Jau kādā no iepriekšējiem vēstījumiem es biju pieminējis, ka esmu cilvēks, kurš tā saucamajā brīvvalstī Latvijā nenodeva zvērestu un publiski arī esmu paudis, ka nevienai varai es nedošu savu godu un savu sirdsapziņu. Es nepiedaru nevienai valstī un nevienai varai neklanīšos viņus priekšā. To es apliecināju arī tolaik 1998. un 99. gadā, kad mans laiks dienestā, izmantojot to, ka es tajā laikā biju ticīgs cilvēks, jā, arī tagad esmu ticīgs cilvēks, tika panākts un izmanipulēts, ka es tomēr piekrītu doties dienestā, kur devos nelabprāt, bet es aizgāju, ticēdams radītājam, ka viņš izvedīs mani cauri arī šai pieredzēji nesalaustu. Tā tas arī notika, taču šoreiz par kādiem konkrētiem momentiem. Pēc tam, kad Rīgā aizsardzības akadēmijā es uzsākdams dienestu nenodevu zvērestu, viņi man centās vispirms, protams, dažādi manipulatīvi panākt, lai es tomēr piekrītu, vai arī centās iemānīt, lai es tomēr, kaut kā tomēr pasaku tos viņiem vajadzīgos vārdus ķeksīšu pēc, bet es pateicu nē. Es pateicu skaidru, noteikti nē. Un tad viņi sāka man draudēt. Draudēt ar to, ka viņi salauzīs mani, ka viņi tur sāka dažādi šantažēt, draudēt ar to, ka viņi man pārsūtīs uz Alūksnes mobilo strēlnieku bataljonu, un pēc tam vēlāk arī pārsūtīja. Jā, viņi dažādas soda sankcijas mēģināja piemērot, dažādi centās ņirgāties, bet pa lielām tas īpaši nenostrādāja pret mani kā vien tajā līmenī, ka es redzēju, cik viņi ir zemiski, degradēti, morāli kropļi. Es ieguvu pieredzi, es redzēju to. Bet pirms es tiku pārsūtīts uz Alūksnes mobilo strēlnieku bataljonu, es pakavēšos vēl pie kādām detaļām. Tajā laikā, 1998. gadā, kadetu būšanas aizsardzības akadēmijā bija sasaistītas kaut kādā ziņā arī ar obligātā militārā dienesta apkalpes rotu. Turpat aizsardzības akadēmijas mācību teritorijā. Turpat blakus korpusā taču bija arī policijas akadēmija tolaik, vēl vecā. Un kā jums šķiet, vai viņiem nebija zināms tas, kas notiek slepenībā un aizkulisēs šajā te dienesta vietā? Es jums pastāstīšu to, ko iespējams jūs varbūt pat nebūsiet dzirdējuši. Proti, tajā laikā vecākā dienesta karavīri un ne viņi vien atļāvās veikt noziedzīgas darbības pret jaunpienācējiem, obligātā militārā dienesta karavīriem. Un daļa no šiem noziegumiem notika nakts laikā. Kā tas izpaudās? Pienāca klāt konkrēti, morāli krūpļi un prasīja no jauniņajiem naudu. Teica, lai dodot tik, cik ir, sākotnēji tik, cik var, pēc tam tik, cik ir. Pienāca arī pie manis. Un es pateicu viņiem nē. Viņš pabrīnījās, tad pasauca otru un nesaprata, kā tas var būt, ka visi deva. Vismaz tā šķita, cik es redzēju no malas, bet es nedevu. Un es pateicu viņiem skaidri un tieši, pat ja man arī būtu, man jums nekas nav jādod, un ja arī man būtu, es jums neko nedotu. Viņi izbrīnījās par manu atbildi, aizgāja pakonsultēties savā starpā un saprata, ka, tas var izgaismot šo notikumu, ja es pretojos, un viņi pēc tam kala plānus pret mani, kā pret mani vērsties. Bet kas attiecās uz pārējiem, kuri padevās kā gļēvuļi, kuri sadarbojās ar šiem noziedzniekiem, es redzēju, ka pret viņiem turpina vērsties un prasīt no viņiem vēl un vēl. Un tajā brīdī, kurā pat tiešām beidzās nauda šiem cilvēkiem kādā nākamajā dienā vai naktī, tad viņi reāli viņus arī sita. Sita par to, ka viņiem vairs nav ko dot. Ko es ar to gribu pateikt? Es gribu pateikt šo te mācību, ko ieguvu aizsardzības akadēmijas tajā teritorijā, būdams obligātā militārā dienesta tā saucamais karavīrs. Un tā ir mācība par to, ka ja cilvēki nepratojas, tad varmāku vara
vairojas, viņi sajūt nesodāmības apziņu, un viņi turpina neredzēt to, vai arī izliekas, ka neredz to, kādu ļaunumu viņi vairo. Jā, tas tā notika. Un bija daudzi, kas to pieļāva pret sevi un ņirgājās par mani pēc tam klusībā un aizmuguriski par to, ka es neļāvu sev uzspiest morāli kroplas darbības tad, kad man bija tolaik vēl 20 gadi nepilni. Un pēc tam pastāstīšu, kas notika tad, kad viņi mani pārsūtīja uz mobilo strelnieku bataljonu. Nosūtot, viņi pateica, ņirgādamies, ka tevi tur salauzīs, tevi tur pārmācīs un tam līdzīgas murgu frāzes, tā teikt, deva līdz ceļa maizē. Es aizbraucu tur kopā ar vēl 3 pārsūtītiem karavīriem, 2 no kuriem bija cilvēki, kuriem bija tajā laikā sarežģīti komunicēt, jo viņu, cik es saprotu, vienīgā valoda, kurā viņi brīvi sazinājās, tolaik bija krievu valoda. Un par viņiem šie te nacisti, CLR miskastes nacisti, kas uzdevās par tautas aizsargiem un karavīriem, par viņiem ņirgājās. Vienu no viņiem, cik nu man bija tā iespēja, es arī aizstāvēju. Un pēc tam, kad mūs pārsūtīja uz Alūksni, mēs nonācām apsardzes vadā un pastāstīšu kādu notikumu turpinājumā. Pēc tam, kad jau pamazām es biju iejuties jaunā situācijā, teikšu īsi, man nebija tur liela problēma, jo būtībā bija pa lielam viens jautājums, kurā es rīkojos nepārprotami tā, kā jau pateicu iepriekš, ka nevienai varai es nekādu lojalitāti nesolīšu nekādā veidā un arī nedarīšu neko tādu, kas ir pret manu sirdsapziņu. Un pie tā es paliku, lai gan tur man nāca klāt un augstākā priekšniecība, un es tiku vests pie pašiem augstākajiem tur, un tur arī kapelāns centās mani apstrādāt informatīvi. Līdz pat tādam zemiskam līmenim, kur man pateica, nu ja būs karš, tu taču vari arī nekarot. Viņi laikam turēja mani par idiotu. Un droši vien, ka daudzi arī, kam šo pasaka kapelāns vai autoritāte, jau tajā līmenī arī izkūst un saka, nu labi, nu tad es arī pakļaušos. Bet šeit es nestāstu tik daudz par sevi, bet gan lai parādītu to, kāds ar to pieredzi, ko es guvu, ir iegūtas mācības, kuras attiecās arī uz mūsu laikiem, kur ļaunums, tad, ja cilvēki nepretojās varmākām, kļūst vēl smacējošāks. To es gribu parādīt, kā līdz tam nonāk. Un proti, nu jau detaļas. Tātad viņi dažādā veidā centās ņirgāties par mani arī Alūksnes mobilo strelnieku bataljonā. Un kādā no tādām reizēm, kad es biju dienesta uzdevumā, man bija jāiznes no virtuves pārtika apsardzes postenī, respektīvi, kad biju Gubā. Tas ir armijas cietums. Un tur tolaik atradās, nu jau vairs neatminos precīzi, 1 vai 2, katrā ziņā karavīri. Un pēc tā saucamā reglamenta vai tās sistēmas prasībām, man viņiem bija jānes mazākas porcijas, mazāk ēdiena nekā saņēma citi karavīri. Tātad jau tad es nolasīju to, kas notiek, un sapratu, ka notiek diskriminācija. Kāds vai kādi tiek pazemoti, un es sapratu, ka tas nav pieļaujami. Un es pārkāpu šo reglamentu. Es pateicu, nē, es nepildīšu noziedzīgu pavēli. Pēc tam, kad es aiznesu šiem karavīriem, kas bija ieslodzīti Gubā, pilnu porciju, no manis viņi prasīja atbildību. Kā es tā uzdrošinoties darīt ne tā kā visi? Es pateicu, jūs darāt kā visi noziegumu, bet es to nedarīšu. Es to viņiem pateicu skaidri, un tad viņi sāka man draudēt un teica, ka tu pats nonāksi tur. Viņi man draudēja, taču viņiem kaut kur pietrūka dūšas to izdarīt. Un es turpināju darīt tā, kā daru es pēc savas labākās sirdsapziņas. Pēc tam man tādās posteņa vietās vairs nelaida, jo viņi redzēja, ka es nepakļaušos arī spēku ietekmē. Nē, turklāt esmu spējīgs aizstāvēt sevi un citus arī fiziskā līmenī. Un kas notika pēc tam? Pēc tam, kad viņi vairs nevarēja atrast nekādas opcijas, lai par mani paņirgātos, viņi ko darīja?
pastāstīšu. Bija tāda reize, kad bija šad un tad arī skrējiena apkārt Alūksnes ezeram. Tajā reizē nebija pilns ekipējums, daļējs ekipējums, bet tāpat skrienot ar to, slodze taču ir jūtama, un tie, kas zina, cik ir tas ceļa posms apkārt Alūksnes ezeram, saprot, ka tas ceļš nav tas vieglākais, jo attālums ir vairāk kā 20 km, un plus ar tiem līkumiem vēl pat vairāk, kurus mēs skrējām. Un tad, kas notika? Kad mēs bijām noskrējuši šo te attālumu, puišiem tika dota iespēja atpūsties, bet es atpūtas vietā aizgāju citādi atpūsties uz svaru zāli. Un viņi nesaprata, kas ar mani notiek, kāpēc man pēc skriešanas nevajag uzreiz to atpūtu, kuru prasās viņiem. Ja? Bet nav stāsts par to, ka es darīju tā vai savādāk, bet es jums parādīšu, kā viņi centās ņirgāties par mani turpinājumā. Bija tāda epizode, ka pēc tam, lai kā es centos rīkoties godprātīgi un taisnīgi, viņi veica ļoti netīras darbības. Proti, tad, kad viņiem vajadzēja šiem virsniekiem, viņi man sūtīja uz noliktavu bez pavadoņa, jo zināja, ka es nekad nepaņemšu neko, kas nav mans. Nekad. Un es gāju uz šīm te noliktavām bez pavadoņa. Taču šī ņirgāšanās notika tālāk. Pēc tam viņi sāka mani sūtīt šie virsnieki uz veikalu, lai es viņiem atnesu vai no alkohola vai cigaretes. Un es pateicu, nē. Man nav viņus jāapkalpo, es neesmu neviena cilvēka vergs vai izsūtāmais, un es nenesu. Un viņi brīnījās. Un pēc tam, tā kā tai vietai, dienesta vietai tūlaik bija arī cūku ferma, tad atsevišķiem karavīriem kā soda sankcijas viņi deva uzdevumu vest pārtiku sivēniem. Jūs saprotiet, kā viņi dara? Šie maitas, šie morālie kropļi. Ja viņi nespēja uzspiest, tad viņi ņirgājas. Tāpat bija tādas situācijas, kad es atceros gāju ar puišiem ierindā no virtuves, no ēdnīcas, respektīvi. Bijām nu pat ēduši pusdienas, un pēkšņi vienā ceļa posmā izcēlās kautiņš. Un ko es pamanīju? Pirmā reakcija no pārējiem, kas tur bija, no lielākās daļas bija, jā, sadod viņam, sadod tam otram, jā, šādas emocijas, morāli kroplas emocijas. Es tajā brīdī pienācu klāt un paņēmu viņus sāņus un pateicu, stop, pietiek. Pēc tam arī citi nāca klāt un teica, jā, pietiek, nevajag. Ko es ar to gribu pateikt? Es ar šo gribu pateikt nevis, ka es tur biju kaut ko izdarīju tādu īpašu, bet gribu pateikt to, ka ļaunumam ir jāpretojas. Šo es gribu pateikt. Ļaunumam ir jāpretojas arī fiziskā līmenī, ka tas ir vajadzīgs. Un tas ir vajadzīgs īstenībā visai bieži, kā to apliecina dzīve. Tie, kas nepretojas ļaunumam, piedzīvo to, ka viņiem uzspiež ar vien vairāk un vairāk. Tie, kas pretojās ļaunumam, piedzīvo to, ka par viņiem ņirgājas. Ka pret viņiem safabricēja lietas, viņus apmelo un pret viņiem vēršas. Jā, tā ir mana pieredze. Tad ir jautājums, no kā tu baidies mūsdienu cilvēku? Vai no tā, ka tavu bērnu un tava dzīve kļūs vēl vairāk verdziskā? Vai arī no tā, ka tevi vajās varas un pret tevi vērsīsies, tevi apmelos un safabricēs lietas? Es paturpināšu šo jautājumu ar vēl citu jautājumu. Kad būs jāatbild radītāja priekšā, kā tu atbildēsi viņam un to priekšā, kas no tevis prasīs atbildību? Ja tu būsi bijis gļēvs, maita, kas pildīja noziedzīgas pavēles, vai arī dzen liekulis, kas izlikās šo visu neredzam un pieļāva, ka pret tevi pašu, pret taviem un citu bērniem vērsās. Vai tu varēsi godīgi paskatīties patiesībai acīs? Patiesībai, kāda tā ir? Tad es tev gribu teikt, ja tu to spēj tagad, tad tu to spēsi arī tad. Jo tev, cilvēku, tad arī gods un sirdsapziņa ir pār varu. To es novēlu ikvienam, lai ir gods un sirdsapziņa pār jebkuru varu. To nekad neviens cilvēks un viņa bērni nenožēlos.